Vienmēr kādā pasākumā, kad cilvēki piedalās, tad man ir pārdomas tādas, kad ir divi varianti. Ja tu satiec zvejnieku, ir divi varianti, ko tu vari darīt. Tu vari pajautāt viņam zivi, un tu būsi paēdis to vienu dienu, varbūt divas, bet tu vari pajautāt arī makšķeri un pajautāt viņam, kā makšķerēt, kā iemācīties, kā zvejot zivis un nodrošināt sev tā turpmāk. Un es domāju, arī šajā konferencē Tēvs sirds mums katram ir dot iespēju paņemt instrumentus, ar ko mēs varam savā dzīvē nest dziedināšanu, caur lūgšanu ar Svētā gara un Jēzus palīdzību, bet nest dziedināšanu. Ne tikai teikt, ka divas brīnišķīgas dienas, ko mēs izbaudījām un mēs esam garīgi pāduši, bet rast kāds instruments, ko mēs varam lietot ikdienā. Un to es arī jums katram novēlu no šīs konferences, paņemt to un lietot arī turpmāk. Paldies, ka bijāt, bija prieks, bija superīgi un ir gandrījums par to, ko Dievs ir darījis jūsu dzīvē. Sveiki! Tuvojoties otrās dienas beigām, es vienkārši vēlējos pateikt lielu paldies Deivam, ka viņš varēja atbraukt pie mums šodien šīs dienas un runāt tiešām uz visiem mums un uz mūsu sirdīm. Un es arī novēlu visiem pārējiem dalībniekiem aizjot mājās, lai Svētais gars vienkārši turpina runāt uz jums un turpina strādāt jūsu sirdīs. Un tiešām vienkārši Dievs ir liels un Dievs ir mīlošs un viņš ir mūsu tēvs. Kad es dzirdēju par šo tēmu, kur kāds puisis bija jau Čehijā par šo pašu tēmu, tad man bija skaidrs, ka Latvijā tas ir ļoti nepieciešams šī tēma. Jo katram cilvēkam ir vajadzīgs augt daudz ciešākās attiecībās ar Dievu. Man, jo pirmkārt man un arī pārējiem. Un ko es sagaidīju? Es sagaidīju to, kad šī konference būs kā tāds punkts, kur cilvēki varēs uzsākt kaut ko daudz ciešāk, kaut ko daudz dziļāk ar Dievu. Tā kā to es sagaidīju no šīs konferences, un es ceru, ka tas ir noticis. Un, protams, ka šī konference nav viss, kur tagad cilvēki ir saņēmuši kaut ko priekš sevis, bet es domāju, ka tas ir darbs, kurš ir jāsāk un pie kā ir jāstrādā, un kur šīs attiecības ir daudz vairāk jākopja arī pēc šīs konferences ikdienā. Tā kā, bet es ticu un ceru, ka ikvienam šī konference ir bijis kaut kas tāds jauns sākums, kas maina viņa attieksmi pret mūsu Dievu kā tēvu, un tādā veidā maina attiecību, maina savu vērtību par sevi un arī uz citiem cilvēkiem. Tā kā, lai Dievs jūs svētī, un es ceru, ka šī konference ir bijusi par svētību jums. Brīnišķīgs 2 dienas šai konferencē. Es esmu absolūti pozitīvi pārsteigts par to, ko debes Tēvs atklāja par sevi. Un vēl vairāk pārsteigts par to, ko viņš atklāja par mani pašu, par to, kas es esmu, kāds esmu viņa sirdī, kāds esmu viņa redzējumā. Un tas ļoti iedrošina, es gribēju teikt nežēlīgi iedrošina, bet jā, ļoti iedrošina. Gribu pateikt paldies visai komandai, ko kopā mēs to darījām, un paldies arī tiem, kas tagad tur fonā ķēmojās. Mans novēlējums katram no jums ir, mīļie brāļi un māsas, kā cilvēki lauzās ticībā caur poļiem, lai pieķertos Jēzus kādai vienai drēbju vīlei, tā pieķerties tam, tai Tēva sirdī, ieķerties tā un nelaisties vaļā, lai vienalga kā sāp, lai nekādi melis no sātana netiek jūsu galvā un jūsu sirdīs. Un tiešām izdzīvot to identitāti, autoritāti, mīlestību un visu, ko Dievs ir ielicis. Jā. Paldies jums, ka bijāt, un jūs esat forši, un teicu, jūs ļoti mīlu. Āmen. Nu tā, es gribēju pateikt paldies visiem, kas atnācāt. Mēs un visi jaunieši, kas mēs organizējām, mēs esam ļoti priecīgi par šo konferenci un īpaši priecīgi tāpēc, ka tieši tu ieradies. Un tas, ko es gribu novēlēt tev un visiem jums, ir tās sajūtas un to, ko Dievs jūsos mainīja, ka tas ir tas, ko jūs varat dot tālāk saviem draugiem, ģimenes locekļiem, jo šī konference bija priekš jums, bet ar cerību, ka jūs varat dot to arī tālāk. Un tas ir tas mans novēlējums jums.